Šodien raidījumā transfer faktori imunitātes stiprināšanai, kampaņa Pieslēdz galvu bērnu drošībai, brīvlaišanas svētki Cēsu meža skolā. Lai gan ir vasara, kā vērojam, cilvēki arvien vairāk slimo ar dažādām vīrusu izraisītām saslimšanām. Ārsti izraksta tabletes, bet tā jau ir cīņa ar sekām, kam par iemeslu ir nepareizi funkcionējoša imūnā sistēma. Vasarā, vairāk varētu izpausties infekcijas tiem cilvēkiem, kuriem varbūt tiešām ir tās problēmas ar imūnosistēmu. Ja? Un kādā veidā tad varētu izpausties šīs problēmas, ja mums ir vāja imūna atbilde. Ja? Tad tādi cilvēki pamatā biežāk slimo ar augšiem elpošanas ceļu slimībām. Tas nozīmē to, ka bez iemesla, mēs neesam pārsaluši, mēs neesam pārkarsuši, mums var rasties iesnas, ja? Varbūt vidusauss iekaisumi, deguna blakusdobumu iekaisumi, bronhīti, plaušu karsoņi, herpes, tā sauktās tautā augstuma pumpas. Ja. Pamatā šie ir tie faktori, ja, kas veicina šīs infekcijas izpaušanos. Lai cilvēka organisms būtu vesels, spētu laicīgi tikt galā ar infekciju radītajām izpausmēm, kalpo mūsu imūnā atbildes sistēma. Imūnsistēma kontrolē daudz orgānu un sistēmu darbību. Tā kā jebkura imūnsistēmas posma traucējumi vai deficīts izraisa imūnsistēmas nepietiekamību. Tad imūndeficīts ir primārs, tas nozīmē to, ka viņš veidojas jau ģenētiski mums dzīves pirmajā attīstības posmā, mātes miesās, un varbūt sekundārs šis imūndeficīts, kas veidojas vēlākā dzīves posmā citu saslimšanu rezultātā. Protams, es varbūt tās te neminēju, ka arī apkārtējā vide, arī tātad, ko mēs elpojam, ko mēs ēdam, viss šī te apkārtējā situācija arī tātad ietekmē mūsu organismu atbildes reakciju, un ja mums ir kaut kāds jau, posms vājš, ja, tad šādas te ietekmi var pastiprināt, ja, šīs te izmaiņas, kas jau mūsu organismā vai slimības rezultātā, vai, dzīves laikā ir veidojušies dažādi šo te ārējo faktoru ietekmē. Ja mēs gribam, lai tas bērniņš augtu vesels, ja, un mazāk pēc iespējas lietot visādus medikamentus slimību ārstēšanai, ja, tas pirmpiens un tieši tās pirmās sekundes pēc dzimšanas brīža, ja, būtu ļoti labi, ja bērniņam to grūti dot. Ja. Un tad arī piens uzreiz nebūs. Ja. Vienmēr mammas arī kreņķējās par to, ja, ka kaut kāds tāds caurspīdīgs šķidrums, ja, kurš pavisam neatgādina pienu, bet viņš arī ir visvērtīgākais. Ja. Mēs viņu saucam par pirmpienu, bet tas arī tas, ja, kas jau no mammas organismā jau tam bērniņam nokļūstot, jau dot pirmo to imūnu informāciju, ja, par to, ja, kas bērniņam būs jānes pēc tam visu atlikušo mūžu. Tieši ar pirmpienu māte mazulim nodod transfer faktorus, kas ir nelielu peptīdu ķēdīte, kas sastāv no 22 aminoskābēm. Tas ir dabas radīts produkts imūnās informācijas pārnešanai un ir mūsu imūnsistēmas sastāvdaļa. Mūsu tirgu ir pieejami preparāti, ja, ar kuriem mēs varam aizvietot tiem bērniņiem, tiem cilvēciņiem, ja, kuri nesaņēma to imūnu informāciju. Ja. Šos te preparātus tādā veidā nodrošināt viņu tālāku imūnu neuzņēmību un veselību. Tie preparāti, ja, viņi arī satur tieši to imūnu informāciju, jeb tieši to imūnu nesējas molekuli, ja, ko tie bērniņi iegūst no savām mammām caur to pirmpienu. Transfer faktori palīdzēs sakārtot imūnās sistēmas darbību ikvienā vecumā, līdz ar to izvairīsieties no vīrusu saslimšanām vai arī tie jums stipri atvieglos infekcijas radītās izpausmes. Transfer faktori ir absolūti drošas vielas un neizraisa nekādas blakus parādības. Tā kā transfer faktori nav katrai sugai specifiski, tie var nodot imunitāti cilvēkiem pat tajā gadījumā, ja to izcelsmes avots ir cita zīdītāju suga. Tie gatavoti no govs pirmpiena. Lāse pirmpiena kapsulā un veselība visam mūžam. Sekojot statistikai, Latvija ir pirmajā vietā Eiropā jauniešu nāves gadījumu skaita ziņā noslīkstot, kā arī 50% mūsu bērnu vecumā no 11 līdz 15 gadiem nonāk slimnīcās gūto traumu dēļ, kas īpaši palielinās tieši vasarās, kad bērniem ir skolas brīvlaiks. Rīgas domes Labklājības departaments jau 2. gadu kampaņas Pieslēdz galvu ietvaros organizē nodarbības Rīgas bērniem dienas nometnēs par traumatismu un drošību vasaras periodā.
Kampaņas ietvaros mēs vadām nodarbības bērnu un jauniešu nometnēs par drošību pie ūdens, par drošību aktīvās atpūtas laikā, tajā skaitā arī sporta nodarbībās. Mēs ar dažādiem uzdevumiem un atraktīvā veidā mācam jauniešiem un atgādinām par to, kā ir jāpasargā sevi un savus tuviniekus, kas ir jādara, kā ir jāizvēlas vietas, kur nodarboties ar sportu, atpūsties. Šodien mēs noskaidrosim un tā kā sapratīsim, ko bērni vispār zina par to, kas ir drošība, pieņemsim uz ielas drošība, brīvā dabā. Un šādā veidā mēs liksim bērniem aizdomāties, kā pareizāk rīkoties un tā kā informēsim viņus par drošību. Mēs izmantojam informāciju, un informāciju mēs izmantojam tā, ka mēs bērniem liekam caur mākslas materiāliem, saprast to un palīdzēt, jo tādā veidā viņi labāk apzinās un saprot, piemēram, uzzīmējot un tad izrunājot to tā kā diskusijas veidā. Mēs esam uzzīmējuši, ka upēs un jūrās nedrīkst, piemēram, peldēties pāri Bojām pāriem. Jā, un nedrīkst arī upēs un jūrās un visādās tādās vietās, kur ūdens, nedrīkst mētāt netīrumus. Un tad vēl, ja iet uz mežu, tad nedrīkst paņemt vienkārši tos sērkociņus un tad vienkārši mētāt kokos un uguni, lai tad var sadegt viss mežs. Un šeit vēl ir, ka nedrīkst iet pāri sarkanai gaismai, jo tad brauc mašīnas. Cik zinoši ir bērni? Vispār bērni ir zinoši, bet prakse pierāda to, ka ir situācijas, kas ir ārpus nometnes vai skolas, kur bieži vien aizmirstās šī informācija. Tāpēc ir svarīgi tieši regulāri tādas nodarbības, kur bērni atkārtot to, jo mēs nezinām, vai vecāki ar viņiem runā, tāpēc tas ir liederīgi, ka mēs tomēr ejam un informējam un strādājam kopā ar bērniem, jo tad, tas paliek atmiņā tā kā ilgāk. Kuro gadu jau notiek šādas nodarbības un kā jūs vērtējat šādu pasākumu? Mūsu sadarbība jau otru gadu notiek, un šogad ir 6 nodarbības. Es domāju, ka bērni saņem ļoti labas zināšanas par drošību. Vai ir bijuši arī skolā kādi negadījumi? Es domāju, ka nodarbības palīdz, jo bērni spēles formā ļoti labi var saprast iegu, un viņi to ievēro pēc tam. Vai arī mācību gadu laikā skolotāji stāsta bērniem par drošību? Klases audzinātāji bieži stāsta par drošību, bet sveši cilvēki vēlreiz, kad viņi stāsta, tad bērni labi to atceras, labāk atceras par to. Kas tev ir rokās? Rokās man ir lidojošais šķīvītis, uz kura ir rakstīts Pieslēdz galva. Tas arī ir šis kampaņas nosaukums un logo. Pēc nometnes mēs visiem nometnes dalībniekiem dodam šos šķīvīšus, kā arī informatīvās kartiņas, uz kuras ir rakstīta informācija, kuru mēs pārunājam, kā arī visi aktuālākie telefona numuri, kur ir jāmeklē palīdzību nelaimes gadījumā. Cik ieinteresēti ir bērni? Bērni ir ieinteresēti, jo tas pasniegšanas veids nav klasiskais. Mēs mēģinam iesaistīt viņu dažādas izpausmes, tie skaitā, kā kolēģi minēja, to vizuālo un zīmēšanu. Un tā rezultātā viņiem tā nešķiet vairs kā parasta stunda, bet viņi ir ieinteresētāki ar mums runāt un diskutēt. Un kā ir iespējams pieteikties šādām nodarbībām? Pieteikties nodarbībām var zvanot uz Rīgas domas labklājības departamenta informāciju un apmācības sektoru, tieši minot, ka vēlaties, lai jūsu dienas nometē bērniem un jauniešiem tātad novadīt nodarbību par traumatismu. Mēs vadam gan latviešu, gan krievu valodā, līdz ar to nav nekāda ierobežojuma. Mēģināsim sarunāt visdevīgāko laiku. Vai šāda veida nodarbības notiek tikai vasaras nometnēs vai visu mācību gadu laikā? Kā jau minēju, nodarbības notiek visu mācību gadu laikā, tad, kad ir skolas sezona,
tiek organizētas lekcijas skolniekiem, kas ir tā kā ārpus skolu izglītojošais darbs. Un tā ietveros mēs arī ejam un vadam šādas nodarbības. Mans novēlējums būtu būt atbildīgiem pret sevi un saviem tuviniekiem un maksimāli ievērot visus drošības noteikumus atpūšoties, lai mums izdosies vasara. Skolas brīvlaiks ir laiks, ko bērni gaida visus 9 mācību gada mēnešus. Cēsu sanatorijas internāta pamatskolā rehabilitācijas centrā ieviests jauns pasākums – brīvlaišanas svētki, kad kopā ar skolotājiem bērni atskatās uz svarīgākajiem mācību gada notikumiem. Šajā tautā joprojām dēvētajā meža skolā mācās ar astmu un citām bronhiālām saslimšanām sirkstoši bērni. Viņu čalas ikdienā nerimst no agra rīta līdz pat vēlai vakara stundai, jo bērni šeit dzīvo internātā. Pa dienu apgūst zināšanas skolā un saņem rehabilitācijas kursu, bet brīvajā laikā atbilstoši savām interesēm nodarbojas dažādos pulciņos. Ja runājam par mācību darbu, tad šajā mācību gadā uzsvars tika likts uz to, lai mēs sagatavotu individuālos plānus tiem skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Tātad komanda, kura sastāvēja no psihologa, no logopēda, no speciālā pedagoga, nāca kopā, domāja, veidoja individuālos plānus, lai sekmīgāk skolēni varētu apgūt mācību vielu. Šajā mācību gadā mēs mazliet administrāciju mainījām savu tādu kā uzstādījumu, kā koncepciju, kā filozofiju un gājām uz to, lai akcentētu un novērtētu katra bērna sasniegumu, jo katra bērna sasnieguma ir svarīgi un būtiski. Vai tie ir sasniegumi mācību darbā, vai tie ir sasniegumi dejošanā, dziedāšanā, sportošanā. Un tiešām mēs redzam, ka skolēni arī labprāt to atzīst par būtisku, par tādu labu atbalstāmu ievirzi, jo vairāk vai mazāk parasti ir tā, ka labie skolēni saņem vairāk pagodinājumu, tiek ekskursijās, saņem dažādas atzinības, balvas, bet tie skolēni, kuri ir talantīgi kādās citās jomās, viņi tik daudz atzinības nesaņem. Un tādēļ mēs šajā mācību gadā mainījām šo ievirzi. Mēs priecājamies par katra bērna sasniegumiem. Mēs esam samērā aktīvi piedalījušies mācību priekšmetu olimpiādēs. Tur ir sasniegumi krievu valodā, ir sasniegumi informātikā, kur arī godalgotas vietas, ir sasniegumi mazāko klašu grupā skolēniem. Labi sasniegumi ir pašdarbībā, dziedāšanā, deju kolektīvs ļoti labi startējis un saņems pirmo pakāpi. Un ļoti labi panākumi sportā. Jā, tad mēs pirms katra mācību gada konsultējamies ar mediķiem par katru personīgi, par katru skolēnu, to bronhiālo astmu. Tādā veidā sagatavojamies tam sporta stundām. Un tu zini, kuram ir vairāk problēmas, kuram jāpievērš vairāk uzmanības. Tiek piedāvāts ļoti plašs spektrs ar sporta nodarbībām un aktivitātēm, sākot no akrobātikas un beidzot ar florbolu un atlētikas pulciņiem un baseinu pat. Tiek organizēti braucieni uz Priekuļu rifa baseinu, ar autobusu tiek aizvest bērni. Tā kā iespējas viņam ir ļoti plašas. Šogad mēs pirmo reizi aizbraucām uz novada, Cēsu novada čempionātu vieglietikā, un mums arī izlikts stendā, sporta stendā ir 3 diplomi. Lodes grūšanā 3. vieta, augstlekšanā 2. vieta un 100 metros 3. vieta. Tā kā pēc tā var secināt, ka pirmoreiz braucot ar 6 audzēkņiem, mums 3 godās vietas. Tā kā skola ir internāts, tad audzināšanas process notiek 24 stundas diennaktī. Bērni no mācībām brīvajā laikā ir jānodarbina, un skolotāji ļoti labi ar to tiek galā, organizējot dažādus pasākumus. Aiz skolas ir sens ābeļdārs un plaša dārzniecība, kur izaudzētais tiek likts skolas kopgaldā. Vai bērni nāk palīgā? Bērni tā izlases veidā. Kad mums ir nepieciešams pie lielākiem darbiem, kaut kur pie ražas novākšanas, tad nāk galvenokārt, ko bērni dara, kartupeļus novāc. Tur tiešām tikai nāk direktors kopā ar visiem bērniem. Tur mēs nepiedalāmies dārzniecības. Šodien var teikt savā ziņā tāda atvadas no šī mācību gada. Ko jūs varētu pateikt par savu skolu?
Mūsu skola ļoti jauka skolotāji, arī visa sadarbība. Vispār šī skola patīk, un nākamgad ir mans pēdējais gads. Gribētu pavadīt ar visu šo skolu kopā visiem, un man patīk. Un kā ar veselību? Veselība uzlabojās? Jā, noteikti. Mācos no 2. klases, slimoju ar astmu un dodamies uz ārstniecisko vingrošanu. Vienkārši tu pats jūti, ka tev ir labāk un tu jūties veselāks šajā skolā. Visiem Latvijas bērniem es gribu novēlēt, lai viņi tiek galā ar savām veselības problēmām, lai alerģisko slimnieku skaits būtu arvien mazāks, lai mēs būtu piesardzīgi izvēloties vides, kurās mēs atrodamies, un lai mākam arī galā ar problēmām, kas rodas, ja mēs nonākam tomēr tādās vidēs. Ja bērns jūt, ka viņam sākās acu nieze, sāk deguns niezēt, sākās šķaudīšana, sākās elpas trūkums, tomēr ir jāpadomā par to, kad jāgriež pie ārsta speciālista. Un jālieto noteiktas zāles un jāsargā sevi no slimības izpausmēm. Ja gadījumā tomēr jūs netiekat ar to visu galā, tad ir tāda meža skola Cēsīs, kas laipni aicina visus bērnus ar alerģisko slimību izpausmēm pie mums ārstēties un mācīties un rehabilitēt savu veselību, uzlabojot viņu un aizejot dzīvē kā pilnvērtīgi cilvēki. Visu informāciju par iespējām mācīties Cēsu internāta pamatskolā rehabilitācijas centrā varat atrast skolas interneta mājaslapā www.csip.lv. Uzmanīgi sekojiet jaunumiem!